es esmu aizsprieduma pilns. Es tikai biju MyFitnessā spējām veikt redzams. Un tad tālāk ir zāle, kurā notiek nodarbības, un es pirms kādas pusotras stundas aizgāju patrenēt kājas, atsevišķu programmu, lai stiprinātu ceļus. Un tur viens vīrietis iekšā dejoja. Austiņas virsū un dejoja pa visu zāli, tā kā viens un es tā kā. Un priecīgs, laimīgs, jā. Nu, sākumā likās kaut kas nav kārtībā, pēc tam likās, ka varbūt tā kā profesionāli dejotājs izrādās, nē, profesionāli kustība netiek veikts, vienkārši cilvēks dejo un smaida, jā. Un man sākās kaut kādi aizspriedumi, neizpratne kā reaģēt, drīkst skatīties, nedrīkst skatīties virsū. Nu, pa perifēro redzi, jā. Tāpat tikko laikam paskatos, kā viņi tur iet. Stundu kaut kā nodejoja laikam. Priecīgs, laimīgs, austiņas iekšā, un es padomāju pie sevis, kā ir, ja ir pilns ar aizspriedumiem, kāpēc, lai vīrietis nevarētu vienkārši ņemt un dejot, jā. Nu, tā kā ņem un dejo. Es tā nevarētu, jā, bet pēc tam vēl vienā cilvēki iekšā tāpat turpināja arī dejot. Priecīgs, laimīgs, nebija nekādas uzpūtības, tur agresīva vai kaut kas tā kā, jā, ļoti interesanti novērot sevi, jā, kad ieraug citus cilvēkus, kā tas man pašam izpaužas, jā, kad ieraug citus cilvēkus, kā kaut ko dara, to, ko es nevarētu darīt, liekas, ka, jā, ļoti aizspriedumi, pilns vienkārši aizspriedumi, nekādas brīvības. Pat tagad pat Indrai padejo, ka neviena nav. Nu, labi, tur zālē iekšā. Aizēja padejo, nu es nevarētu, jā. Man kauns ir. Patiesībā nevajadzētu būt kaunām, vajadzētu vienkārši iet un darīt kādu problēmu. Tagad es nevaru būt tāds līmenis, jā. Kā jums atkal? Iedomājies, ka būt aizsprieduma pilnam un brīvam ir tikai viens solis. Ne? Viens solis līdz būt brīvam. Vienkārši to izdarīt. Nu, galvenais, lai tas labs ir, labs ir līdz kaut kas stulbības, ka citam slikti paliek, vai otrs, nezinu, kaut kas viņam atgadās, tā gan nē. Vai tikai uz labu tendētas, saprātīgas lietas, vēlams pozitīvas un iedvesmojošas gala rezultātā. No aizsprieduma solis uz nākamo lietu. Bez aizspriedumiem.